tā, laikam, Jēkab, iepazīstina ar sevi, jo tu esi diezgan jauna seja bowlingā. Un, jā, nu, pastāstīsi, kā tu nonāci bowlingā un kaut kā tam līdzīgi. Labi, tā tad labvakar, labdien, labrīt, vienalga, kurā laikā skaties, vai tiešraidē, vai kādā citā laikā. Mani sauc Jēkabs Satvers. Ticiet vai ne, man ir 17 gadi. Jā, kā Peters teica, es jau tādu jaunu seju bowlingā, jau nodarbojos jau, varētu teikt, pusotru gadu. Sācis trenēties no 23. gada februāra. Jā, pašlaik 3 bumbas arsenālā. Protams, savu arsenālu kaut kā vēl uzpildīšu. Bet, nu jā, spēlēju līgā, individuālajā komandas, nu, viss notiek, viss kārtībā. Jā. Man ir uzreiz tie standarta jautājumi. Kā tu uzzināji, atradi un tiki līdz bowlingam? Kas bija tas, ka tu izdomāji izsākt bowlingu? Jā, šitajā jautājumā es varētu ļoti plaši pastāstīt, jo man jau vispār doma trenēties bowlingā jau, nezinu, gadiem atpakaļ jau iet, jo, varētu teikt, es vispār tiku šeit, trenēties bowlingu. Es to vietu uzzināju caur mājaslapu visparBowling.lv, kārtīgi izskatīju, kas tur tāds interesants, un ieraudzīju tādu sekciju Laba junior. Un uzklikšķināju, pastījos, kas tur bija, un tur bija tāda viena afiša ar bowlinga treniņiem jaunieši. Un izdomāju intereses pēc uzrakstīšu Gmail vai arī piezvanīšu, es neatceros, bet jā, kaut kā sazinājos ar Karinu Maslovu, un tajā laikā, protams, nezināju, cik liela seja viņa ir priekš Latvijas bowlinga. Bet, jā, kaut kā tā arī kontaktējos, un sarunājām noteiktu datumu, ka es varētu patrenēties kopā ne tikai viens pats, bet arī ar kādiem citiem, kā laikam bija arī Arsēnijs Uģekovs, Gunita Vasiljevs, nu kaut kāda tāda. Nu jā. Viss sākās ar pirmo treniņu pie Karīnas. Kas līdz šim varbūt ir bijis tavs, kā lai saka, lielākais varbūt sasniegums? Individuāli komandu vai nezinu, ārpus kaut kādiem turnīriem vai kaut kas tāds? Tātad, sasniegumi, es domāju, ka ir jāpiemina savi jauniešu turnīru sasniegumi, jo, pat ja es tagad sāku piedalīties, B grupā, savos pirmsākumos, man izdevās vinnēt 3 reizes zeltu B grupā, un arī izdevās katrā no tiem turnīriem, tad sanāca viens turnīrs vienā mēnesī, tad sanāca 12 turnīrus nospēlēt. Jā, tas vismaz ir labi. Es domāju, ka var arī pieminēt savu nejaušo augsto rezultātu, kur uzmetu vienkārši treniņā. Laikam bija 274, es atceros, pēdējais metienis bija tāds švaks, bet viss pārējā laikam straiks un vēl 9. Bet, es domāju, ka tie 2 būtu tie vislabākie.